Guru kaņas zīme priekš guru nav īpaši labvēlīga, ja, bet, neskatoties uz to, tomēr arī skatoties visu kopējo ainu nav nemaz tik slikti. Tātad, ko var dot šāda situācija? Parasti šie cilvēki pēc dabas ir ļoti ietiepīgi, jā, un tagad tā ir jaunava zīme, tad cilvēkam ir dotības kaut kādā vienā arodā konkrētā, jā, ko viņš tā kā perfekti pārzina no A līdz Z. Tad ir spējas mākslas kaut kādā jomā, teiksim, kas tā kā, kur radošo darbību var vairāk izpaust, jā, protams, vēl papildus jāskatās, kur un kā, viennozīmīgi tā nevar teikt. Tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir ļoti spēcīgi, jā, fiziski, jā, un arī pēc dabas, teiksim, jā. Un, teiksim, izturīgi var darīt tādas lietas, kur ir jābūt lielai pacietībai, jā. Tā kā vēl dubultā, jo guru pats pa sevi ir pacietīga planēta. Un labdabīga, tad attiecīgi jaunava zīme dot vēl šo pacietību klāt. Un tiek uzskatīts, ka dzīves laikā viņš arī var iegūt labus draugus, labus partnerus, jā, gan sadarbības, gan laulības. Un, teiksim, tā kā tā ir Merkūra zīme, jā, Budhas zīme, tad attiecīgi var interesēt dažādas lietas, bet vairāk tieši kaut kādu zinātnes lauciņu, tā kā viņš varētu arī tendēties uz kaut ko tādu.